Atskatoties Siguldas vēsturē, viens no nozīmīgākajiem Siguldas pilsētas gadiem ir bijis 1928. gads, kad 7. februārī Siguldas miesta domnieki sanāca kopā, lai pieņemtu lēmumu par pilsētas statusu piešķiršanu Siguldas miestam. Šis likums par pilsētas nodibināšanu miesta robežās stājās spēkā 25. februārī. Sigulda tika rotāta ar karogiem un pulkstenis 5. pēcpusdienā domes locekļi sapulcējās pilsētas valdes telpās, kur noturēja īsu pēdējo miesta domes sēdi. Uz svinīgo dievkalpojumu baznīcā plūda pilsoņi. Īsi pirms 18. ieradās pilsētas domes locekļi un ieņēma vietas baznīcā altāra sēdekļos. Uzrunu sacīja mācītājs Brēdermans, ņemdams par pamatu vārdus: pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Uzaicināja jaunās pilsētas pašvaldības darbiniekus strādāt pēc labākās sirdsapziņas, būt taisniem un patiesiem sabiedrības interešu aizstāvjiem. Šo gaišo brīdi noslēdz ar lūkšanu un dziesmu. 18:20 ļaužu pilnajā zālē Siguldas pilsētas domes priekšsēdētājs Krūmiņš atklāja svinīgo pilsētas domes sēdi. Norādīja, ka Siguldas izveidošanas darbs veicams kopīgiem spēkiem. Svinīgo domi slēdzot orķestra pavadībā, visi klātesošie nodziedāja: Dievs svētī Latviju.